Sanāca tā, kad simboliski samaksa tika pie šāda te benzīna ģeneratora. Tā ir mēmākā Ķīna. Ejošs viņš ir. Par to jau jāpriecājas. Jā. Bet, jā, tagad es viņu tikko dabūju, es sāku kaut kā iemet internetā, domāju, pastīšos, cik viņš jauns maksā. Un tad bija interesanti tas, ka, es tā kā ierakstu to modeli, tāds, kā viņš te ir rakstīts. Un man visur gan arī izlec šitāds tetas ģenerators. Un es skatos, nav rītīgi sava, viss tā kā diena pret nakti, pilnīgi cits modelis. Un maksā ar 2 štukas, domāju, nevar būt. Beigās skatos, jā, kad šitāds te banknotē stāv, tāds kā man. Pēc tam es, sapratu jau, ka tā Ķīna, es vairāk sapratu pēc tā, kad bija salocīts šis te panels, kas te nāk, tas pelēkais riņķi. Un viņš vienkārši, viņš tā kā no konzerva kārbas varēja roku visu tur iztaisnot. Es sapratu, ka šitas taču nav Kohler oriģinālais. Bet, jā, pēc tam es tur ātri iemet tāds internetā, sapratu, ka nav. Un vienmēr cegot, pēc idejas viņi rumāņi un visi tie pa stāvlokumiem staigāšu tos mēslus Honda tirgojot. Un viņi ir visi no vienas sērijas. Tur atšķirās krāsojums un tā tālāk, bet viņi visi vienādi. Bet ne par to stāsts par to, ka banknotē šis te pats ķīniešu mēsls tiek tirgots par 1350. Un vienkārši man liekas tā interesanti, cik saņēma tas cilvēks, kurš viņu nodeva Lombardā. Jo viņam reāli tā kā, jaunam tirgus cena ir kaut kāda 300, varbūt, maksimums točin 300. Es domāju, ka pat mazāk, principā. Jautājums, jā, vai Lombards izmaksāja tam cilvēkam, es nezinu, cik viņi parasti tur no tās tirgus vērtības, man nav nekādas jausmas, neesmu nekad neko devis. Kaut vai pieņemsim 300 vai 400 viņš izmaksāja, varbūt arī neizmaksāja, nezinu. Bet jā, katrā ziņā kādam ir iespēja forši iebersties par 1350 eiro nopērkot ģeneratoru, kurš maksā, nezinu, maksimums 300.